Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Rumānijas valsts sektorā tiks likvidēti 10% darba vietu. Par to paziņoja premjerministrs Ilija Boložans, argumentējot, ka tādā veidā valsts centīsies samazināt budžeta deficītu. Boložans premjerministra amatā stājās pērn vasar. Viņš jau ir īstenojis virkni nepopulāru pasākumu, tajā skaitā paaugstinājis nodokļus. Jaunākais Boložana ierosinājums ietekmēs aptuveni 13,000 valsts sektorā strādājošo. Izglītības, kultūras un aizsardzības sektorus, policiju un slimnīcas šie pasākumi neietekmēs. Darba vietas paredzēts likvidēt līdz 2027. gadam. Pēc pagājušā gada Ukrainas jūras dronu uzbrukuma Kaspijas cauruļvadu konsorcija terminālim Novorosijskā ASV valsts departaments aicinājis Ukrainu atturēties no uzbrukumiem ar ASV interesēm saistītiem mērķiem. Šādu informāciju sniegusi Ukrainas vēstniece Vašingtonā Olha Stefaņīšina. Caur Novorosijsku, izmantojot Kaspijas cauruļvadu konsorcija termināli, tiek eksportēta Kazahstānas nafta, kuras ieguvē iesaistīta ASV naftas kompānija Chevron. Tai pieder 15% Kaspijas cauruļvadu konsorcija akciju. Irānas valdība gatavojas noslēgt vienošanos ar Ķīnu par virsskaņas pretkuģu raķešu iegādi. Tā atsaucoties uz 6 avotiem, ziņo aģentūra Reuters. Irāna gatavojas iegādāties raķetes, kuru darbības rādijus ir ap 290 km un kuras spēj apiet kuģu pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ieroču ekspertu vērtējumā tas ievērojami palielinātu Irānas triecienspēju un radītu Amerikas Savienoto Valstu kuģiem draudus. Kā jau stāstījām, Daugavpils domes deputāti atbalstīja 2026. gada budžeta grozījumus. Budžets palielināts par 7,6 miljoniem eiro, ko novirzīs attīstības projektiem. Cietokšņa apkaimē paredzēta kempinga izveide Aleksandra ielā 3, izstrādājot dokumentāciju, plānoto darbu izmaksas ap 80 000 eiro. Koka lapenes restaurācijai Cietokšņa dārzā paredzēti 130 000 eiro, jaunai ūdens ņemšanas vietai Mežciem apkaimē ar atzelžošanas sistēmu un video novērošanu plānoti 65 000 eiro, Grīvas apkaimē iecerēta gājēju infrastruktūras attīstība un trotāru izbūve par 170 000 eiro. Ostrovska ielas posma pārbūve ar stāvlaukuma izbūvi izmaksās ap 340 000 eiro. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība pagarinājusi pieteikumu iesniegšanas termiņu industriālo telpu nomas tiesību izsolei Locikos līdz 7. aprīlim ieskaitot. Nomai piedāvā 3 jaunas būvētās ražošanas ēku daļas ar pieguļošo infrastruktūru Lidostas ielā 4. Tātad daļu no topošā Austrumu Latvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra Altop industriālā parka. Dubrovina parkā Daugavpilī mūžīgās uguns apkopes laikā noticis sprādziens un cietis cilvēks. Policijā skaidro, ka eksplozija notikusi iespējams gāzes noplūdes rezultātā. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.